mundri, forši mundri. Un jā, taisam astīņas ciet, rociņas, plaukstīņas varbūt uz augšu saliktas. Un tāds mazliet sazimēties pirmdienā, varbūt, ka brīvdienas ir dažādas brīvdienas mums visiem te bijušas. Un šis mirklis liek kā sazimētos. Tā kā ievelkam dziļu elpu. Aizturam mazliet. Lēni izelpa. Dziļi ielpa. Aizturam elpu. Tad, kad vairs nevaram aizturēt, tad dziļi tāda viegla, forša, gara izelpa ar muti, tāda. Vēl vien tāda dziļa ielpa. Aizturam elpu. Lēna, gara izelpa, tad, kad vajag izelpot. Es skatos, man ir uzrakstīja, ka gribās mērķi sasniegšanai, Laura, par laimi patieso. Mērķi sasniegšanai mums īstenībā tīri nesen bija viena meditācija. Par laimi patieso padomāšu, redzēsim, kas nāks pie mums. Šodien meditācijām. Pirmkārt jau tai foršajai elpai pieslēdzamies. Astiņas ciet, ķermenis brīvs, priecīgs, saņemt, uzņemt, būt sevīm. Kāds ir šis mirklis būt ar sevīm, ar acīm ciet, vadītam pa meditāciju? Ko tas manī izraisa? Vai es jau tā viegli iesēžos sev forši šajā pozā un vienmēr zinu, ka šī būs tā meditācijas un man jau tāds mieriņš iestājās, vai arī varbūt man šodien viena no pirmajām reizēm un es īsti tā kā nesaprotu, kas te, bet es atļauju sev būt, atļauju sev izbaudīt. Iedomājamies, ka mēs tā kā sēžam, kā mēs tur sēžam, kad mēs vairāk iesakņojamies vēl zemē. Iedomājamies, ka mums izaug tāds foršs, skaists saknes, kas mums pietur pie zemes un stabili, sajūtamies stabili. Izaugam garāki, atliekam varbūt pleciņus uz aizmuguru, paceļam muguru tā, lai taisni. Stabili jūtos sevīm. Kā es jūtos? Pajautājam sev, kā es šobrīd jūtos? Kādas sajūtas un emocijas esmu izbaudījis kopš pamošanās brīža? Varbūt pamodos un kaut ko jau kavēju, bija nemieris, varbūt pamodos pilnīgā mierā un pateicībā. Kādas emocijas es esmu līdz šim brīdim izbaudījusi? Kādas emocijas manī ir bijušas? Un tad redzam, kā mēs tā sasakņojušies zemē, tās emocijas apskatāmies, pareizi. No rīta es piecēlos un jutos tā, un tad es jutos pēc tam tā, un pēc tam tā. Bet šobrīd es šeit sēžu mierā, atpūtā kopā ar sevi. Ko man nozīmē būt ar sevi? Kas tā ir par sajūtu būt ar sevīm kopā? Varbūt, ka ir sajūta nērti, sēdēt klusumā, neko nedarīt. Varbūt, ka ir uztraukums iekšā. Varbūt, ka ir prieks, varbūt ir tāda laimes un viegluma sajūta. Kā man ir būt ar sevīm?
un kā es ideālajā variantā vēlos būt ar sevi. Kāds būtu tas perfektais, ka es šobrīd šeit ar sevi sēžu un ko es gribētu sajust? Piemēram, es gribētu sajust vieglumu. Iedomājamies, kā vieglums ieplūst mūsu ķermenī, kāds mūs šūpo, varbūt kā viegls, kā vējš, viegls kā kaut kas. Un iedomājamies, mēs pat varam mazliet pakustēties tādā kā foršā, plūstošā ritmā. Kā es vēl sevī gribētu justies? Varbūt laimē, priekā, sajūsmā. Varbūt uzliekam smaidu sev uz sejas, tādu lielu smaidu. Ieelpojam, uzliekam smaidu. Un kā es sajūtos, ka es uzlieku šo smaidu? Iedomājamies kādu sajūsmu, kādu gandarījumu. Mums ķermeni pārņem tādu foršu, tādu gandarījumu, laimes sajūta, tāda varbūt tāda duša, varbūt tāds mēs iedomājamies, ka tāda sega apklāja mūs ar tādu gandarījumu apkārt. Kā mums izdoma darbojās? Varbūt, kad gribētu justies pilnīgā mierā ķermenī, kā tas būtu? Varbūt nekustīgi, varbūt kustīgi. Varbūt seja nesmaida vairāk. Kā vēl? Padomā, kā tu gribi justies šobrīd un ienes to emociju ar kādu ķermeņa daļā, lai tu sajūti. Tas, kā mēs iepriekš skatījāmies, varbūt vieglums ir tāds viegls šūpojiens vējā, gandarījums un laime, liels smaids uz sejas, miers, varbūt mēs uzreiz apsēžamies, taisni nekustamies, vai ir tā emocija un kustība kāda, vai kaut ko mēs ķermenī ieliekam un sajūtam. Ļauj jums brīdi tāda eksperimenta pašiem ar sevīm. Kā es gribu justies? Un tad es tā sajūtos un noliek to ķermenī kaut kur ar kādu mazu kustībiņu. Kā es gribu justies un sajūtamies tām. Un tad iedomājamies, ka šajā sajūtā mēs varam pavadīt šo dienu, šo nedēļu. Kā mēs šo sajūtu uzturēsim formā, kā mēs viņai pieliesim benzīnu, enerģiju, uzlādēsim, kas mums būs jādara šodien, rītdien, parīt. Mēs gribam palikt šajā sajūtā. Padomājam 3 lietas, kas mums ir jāizdara šodien, citās nedēļas dienās, lai mēs šajā sajūtā plūstu, labsajūtā tādā dzīvotu cauri šai dienai, šai nedēļai. Kas man ir jāizdara? Ja mums kaut kā iezaugs doma tādā prātā, ka bet tādā labsajūtā jau neko nevar padarīt, gribās tikai sēdēt un meditēt,
tad es jums atgādināšu, ka tad, kad mēs esam labsajūtā, mēs esam viskaistākajos, tādā viskaistākajā enerģijā, un tad, kad mēs darām jebko no šīs enerģijas, mums viss izdodas ar tādu vieglumu. Mums izdodas tā pilnīgi bez piepūles, ar smaidu, ar labsajūtu, ar tādu gribēšanu darīt. Un tāpēc tas tik svarīgi izmantot. Tagad mēs vizualizējam, kā mēs šo enerģiju noturam, kā mēs uzlādējam, kas mums vēl būs jāizdara šodien, tuvākajās dienās, lai mēs tajā būtu nepārtraukti, visu laiku. Šajā sajūtā mums atjaunojas imūnsistēma. Mēs kļūstam spēcīgāki, priecīgāki, baudam vairāk. Vienkārši ir vieglāk būt. Paliekam šajā sajūtā. Vēl iztēlojamies, kā mēs ejam cauri nedēļai, cauri šai dienai, cauri nedēļai. Šajā skaistajā, foršajā sajūtā. Kā mums izdodas. Iedomājamies visi, kas mēs meditējam šeit kopā, kad mēs viens otram novēlam šajā skaistajā sajūtā, doties šodienā, doties rītdienā, parītdienā, visā nedēļā. Un tad es tā varbūt pat īstenībā drosmīgi, droši vien no savas puses prasīšu jums, kas ir tas, kas jums jāizdara, lai jūs šajā enerģijā paliktu. Uzrakstam to šeit, jo tad, kad mēs to izsakām skaļi, tam ir baigais spēks un mums ir arī vairāk apņēmības to darīt.